Labi. Sveiciens visiem. Šis ir mūsu nākošais podcasts no CMB inženieru studijas. Atgādināšu visiem, ka mēs esam izveidojuši podcastu sēriju personības būvniecībā, kurā mēs pie sevis aicinām cilvēkus, kas mūsuprāt liekas ir nozīmīgi būvniecībā, būvniecības procesā, valstī. Bet mēs nerunājam par būvniecību. Protams, bez viņas mēs neiztiekam, jo būvniecība ir mūsu dzīves vislielākā, man liekas, sastāvdaļa. Bet podcastu mērķis ir iepazīt tieši cilvēkus, saprast, kādi viņi ir bez šīs būvniecības, kā viņi tikuši līdz būvniecībai un tā tālāk. Un šodien pie mums ciemos ir, es teiktu, viena no atslēgas personībām šobrīd būvniecībā. Viens no galvenajiem cilvēkiem, ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta Būvniecības politikas departamenta vadītāja Olga Feldmane. Labdien! Labdien! Tu esi ļoti tāda daudzšķautņaina, manā izpratnē, figūra. Kā cilvēks, es domāju. Labi. Jā, es tevi tā esmu vienmēr uztvēris, un droši vien mūsu pazīšanās ir arī diezgan jau gara. Tāpēc nebaidos izteikt viedokli par tevi kā par personību. Bet kā tā personība veidojās? Mēs parasti saviem viesiem sākam uzdot šos jautājumus par to, no kurienes tu nāc, kāda ir tava bērnība, kāpēc tu esi kā personība izveidojusies tāda, kas ir to ietekmējis? Varbūt par to var mazliet pastāstīt? Jā, šis ir ļoti interesants stāsts. Daudz interesanti stāsti ir. Un, ja es pa daudz runāju, droši pārtrauc un pasaku, viss pietiek pa daudz. Es nāku no tādas ļoti vienkāršas krievu ģimenes. No kurienes es tāda esmu radusies, nezinu. Man daudzi saka, ka laikam dzemdību namā ir notikusi kāda kļūda. Bet man bija fantastisks tētis. Un droši vien, ka tā personība daudz ir ietekmējusies no viņa, jo es ļoti gribēju līdzināties viņam un ļoti negribēju līdzināties mammai. Un tas ir tāds baigi interesants, jo parasti meitenes grib līdzināties mammai. Bet man likās, ka nē, kad otrādi, kad es gribēju gan raksturu ziņā, gan tādā neatlaidības ziņā līdzināties tētim. Un droši vien, ka tas ir no tēta. Tētis ir bijis kapteinis lidmašīnas padomu laikā. Bet, lai gan jā, ģimene mēs bijām krievalodīgie, pareizāk teikt, nevis tādi pēc nacionalitātes, jo tētis bija lietuvietis un droši vien, kad pa pusei. Un viņš ir bijis okupācijā. Un tad, kad viņš ir izdomājis savu sapni iztenot, viņš bija ticis līdz skolai, kur mācītos pilotus. Un pēdējā kursā kāds bija izsecinājis, ka viņš ir bijis Vācu okupācijā un viņu vienkārši atskaitīja. Un viņš ir aizgājis Maskavā līdz ministrijai un līdz ministram un uztaisījis tādu brēku, ka viņu atjaunoja un ļāva viņam attiecīgi pabeigt. Un tas, ar ko viņš ļoti lepojās, kad nekad nedrīkst apstāties kaut kādā pussolī. Un pat, ja tevi sit, ir jāiet līdz galam un jācīnās līdz galam. Un tas teiciens bija, kad apstāties vajag tikai tad, kad 3 zemes saujas uzkrita virsū. Jā. Un tad tu apstājies. Bet līdz tam ir jāizmanto visi iespējami instrumenti un nevajag baidīties. Šī noteikti tev tad īpašība ir no tēva iedzimusi. Jā, un viņam tā hierarhija arī viņam nebija. Viņš pilnīgi mierīgi varēja pasūtīt 3 mājas tālāk tur partijas funkcionārus, un viņš ļoti gribēja ar mammu aizceļot uz Bulgāriju, un tu viņam teica ar mašīnu, ka viņš kā drīkst, bet viņam mašīnā ir jāpaņem vēl viens viesis, kas brauks. Teica aizsūtīja, viņš teica, nē, tad lai viesis pats brauks viņu mašīnu iedošu, viņš tā arī nekādīgi nepiekrīt. Un tā brīvmīlība,
Tas noteikti ir no tēta. Un tas ir 100%, jo viņam ierobežojumi vispār nebija pieņemami. Un ja kāds viņu ierobežoja, tad viņam tāda pretestība bija uzreiz radusies. Un tas laikam, jā, ir no vecākiem. Bet tā brīvmīlība, šis ir ļoti labs tāds, nebija dzirdējis tādu vārdu. Brīvmīlība, tas nozīmē tā kā būt brīvam visu laiku, ne ar ko nesavažot sevi, ar kaut kādiem apsolījumiem? Nē, viņam bija ļoti interesanti izpratni par brīvību, jo viņš ļoti respektēja otra cilvēka brīvību. Oh. Un tad tavā brīvība beidzās tur, kur sākās otra cilvēka brīvība. Un kaut kā viņš tajā harmonijā ir tiešām, viņš bija atradis to līdzsvaru, un tā brīvmīlība ir tāda, jā, kad tevi neapspiež tavās izpausmēs, protams, tik tālu, cik tālu tu neaizskar otru cilvēku, bet viņam ļoti nepatika, ja viņam stāstīja, ka, ja tu gribi atvaļinājumā, tad lūdzu paņem vēl kādu, kas tā kā tev palīdzēs. Nē, viņam nebija. Viņš arī partijā nav bijis, jā. Bet viņš ir, pa lielam tāds stūrgalvīgs, tad varētu teikt arī. Viņš bija ļoti, īstenībā ar viņu viegli bija atrast kompromisu, un viņš vienmēr meklēja tos kompromisus, bet viņš bija ļoti interesants cilvēks. Un iespējams tas ir izskaidrojums tam raksturam, kur mēs neapzināti pārņemam tās vērtības, kas ir no ģimenes, un tā baigi interesanti, jā, jo viņš man arī vienmēr, viņš gribēja, lai es iemācos to latviešu valodu, mums bija kaimiņiena latviete, īstenībā, iedomājies, 5 stāvu Hrušovka, uz visuma Rīgā. Tu piedzimi Rīgā? Jā, Rīgā. Tu esi rīdziniece? Absolūtā, jā. Agenskalna priedes ir 5 stāvu Hrušovka, un no 38 dzīvokļiem vieni latvieši. Vienīgie. Mēs tādi jauktie, bet runājam, protams, krieviski, un viņš man pie tiem kaimiņiem visu laiku veda, lai es tā kā iemācos to latviešu valodu. Un es 70. gadu beigas, 80. sākums, kā tur latviešu valodu. Taču visu krieviski runāju, vispār es nesapratu priekš kam. Kāpēc viņš tev liek to darīt? Jā, bet viņam tas bija ārkārtīgi svarīgi, bet es neiemācījos, godīgi pateikšu. Nezināju, nerunāju un vispār bija pilnīgi pārliecināta, kad es braukšu tālāk mācīties citur, uz citām valstīm. Un tad skola, viss, bērnība, skola, Rīga. Krievu skola, tas ir, jā, īstenībā baigi interesanti. Skolā es biju baltā vārna, jo es vienīga nepakļāvos jau 90. gadu sākumam tai Krievu skolas ideoloģijai, un tas atkal nāca no mājām, un es atkal biju tāda, kas lec ārā no tā konteksta, bet pabeigta Krievu skola Rīga, jā. Vienīgais milzīgs paldies tai skolai, tā bija specializēta angļu valodas skola, un tas man iedeva tādas iespējas brīvi runāt angļu valodā, jā. Jā, bet tev valodas vispār patīk, jā? Patīk. Un padodās? Droši vien, ka jā. Es zinu, ka tu tagad mācies franču valodu. Jā. Kādu vēl tu zini valodu? Ar to vārdu zināt ir baigi grūti, jo es diezgan labi saprotu vācu valodu, bet pateikt pretī neko baigi grūti. Es daļēji saprotu spāņu valodu, ja es klausos mūziku vai seriālus, tad es tā kā saprotu. Tagad ukraiņu valoda jau sāk parādīties arī caur seriāliem un caur draugiem. Bet tā brīvi es runāju angliski, angļu, latviešu, krievu. Un jau šobrīd varu kaut ko pateikt ar franču valodā. Bet ar franču valodu tas joks ir tāds, es viņu sāku mācīties pati. Un viss atķera galvu, jo tur mācīties franču valodu pašai bez skolotāja ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tur nav tā, ka tu lasi to, kas tur ir rakstīts. Jā, es apmēram nojaušu. Es vispār neko nesaprotu starp rakstīto un to, kā lasa franču valodā. Un es nopirku pati grāmatu un sāku klausīties, sāku mācīties, un tad gadi 2 atpakaļ es aizgāju uz Francijas kultūras centru, to institūtu, Francijas institūtu Latvijā, fantastiskā vieta. Un teicu, ka es gribu tagad sākt mācīties kaut kā jau tā profesionāli, kad es jau esmu sasniegusi līmeni, kad lasot es saprotu visu, bet pateikt neko nevaru, un arī uz klausīšanās man ir problēma.
Un viņi teica, mums jānotestē tevi. Nu, lai noteikti līmenis, uz kuru līmeni tu tagad velc un kurā grupā tevi attiecīgi nosūtīt vai novirzīt. Un tad man iedeva testu. Un es domāju, ka tas tests ir tam vienam līmenim, ko es tur pati pateicu, ka varētu būt ap A2, tā. Un es sežu pildu to testu, un es nevaru saprast, es sasodīts. Un taču nevar būt, ka viņi tajā A līmenī jau tur divdabjus tādus un tik šausmīgi sarežģītus laikus liek. Un es tik pildu. Un tad man atnāk tās e-pasts un pasaka tā ļoti vienkārši. Tad lasīšana, rakstīšana jums ir B2, bet klausīšanās un runāšana jums ir A1. un tad mēs esam nolēmuši, ka droši vien, ka es sākšu ar A2 pa vidu, un tad uzlabošu attiecīgi tas pareizās prasmes gramatikā un pārējā. Un tas ir, bet valodas man saista ļoti. Tā ir fantastiskā iespēja izbraukt uz citu valsti un saprast, ko viņi runā, kā viņi runā. Un es noteikti nākamie ceļojuma gala mērķi ir Francija, jo aizējot tagad es sapratu ar visu to, ka es mācos tajā institūtā un mācos profesionāli. Vienalga ir tad, kad tās valodas nesējs runā. Problēma jau nav saprast vārdus. Problēma ir atšķirt, kur vārds sākas un kur vārds beidzas. Jā, angliski mēs tomēr kaut kā artikulējam tos vārdus un tu spēj viņus atšifrēt. Kad šīs ir viens vārds. Plūstoši tā kā upe. Un šeit ir 3. Jā. Un tā problēma, es tagad aizgāju uz franču filmu, bija Forum Cinemās. Un tad es esmu sapratusi, ka arī stundās pasniedzēji ļoti artikulē, līdzīgi kā starp citu Francijas prezidents. Makrons runājot, viņš ļoti artikulē katru vārdu, lai viņš būtu saprotams. Un tā ir māksla. Un tad, kad mēs aizējām filmu skatīties, tad tu saproti, ka tās viss nebija viens vārds, bet 5. Un tad ir šausmīgi grūti saprast. Un tad, tas ir tas, kas vēl jāpamācās spēt nošķirt tos vārdus. Okay. Valodas ir, tev padodās, viss notiek. Tad kāpēc nebija kaut kas saistīts ar valodām, filoloģiju? Bija. Šis bija mammas sapnis, kāpēc es teicu, man teica bija laikam tāds manējais, un mamma bija izdomājusi, viņa pati startēja kādreiz svešvaldniekos, mamma dzima 48. gadā. Tad svešvaldnieki bija 60. kaut kā, tur varētu būt 50. 60. Un viņa ir izdomājusi, ka viņi startē svešvaldniekos, bet, protams, angliski viņi nerunāja. Un līdz ar to viņi neiestājās. Un šī palika viņas trauma, un viņi izdomāja, ka tad es noteikti. Tāpēc man atdeva angļu skolā. Pēdējo gadu es mācījos Amerikā, priekšpēdējo 11. klasē es biju Amerikā. Un 12. klasē tad es noteikti zināju, ka es stašos juridiskajā. Un mamma noteikti zināja, ka es stašos svešvalodas fakultātē. Un lai mammai būtu miers. Tu iestājies abās? Es neiestājos. Zini, kas bija. Jā, es īstenībā iesniedzu vēl ekonomiskajā fakultātē, jo es biju tajā brīdī, kad mēs sniedzām visur un tad skatījāmies, kur iestājamies. Un man bija tā, ka no Krievu skolas iestāties juridiskajā īstenībā tas bija ļoti liels izaicinājums. Jo jautājumi bija par latviešu, neteiksim latviešu valodu, bet latviešu literatūru, par politiku, par valsti, par pirmo brīvu valsti, un Krievu skolā to nemāca. Lai gan programmas it kā ir identiskas, bet māca vienalga caur pilnīgi citu prizmu. Un es aizēju, man ir vispār, tajā eksāmenā tautas dziesmas, un tad tev ir viena rindiņa, tev ir jāuzraksta otra. Un tu vienkārši blendz un nesaproti, kas tas tāds ir. Tas nav bijis. Un es juristos, un sanāca tā, ka es biju juristos tur 1. vai 2. tās svītras. Un man vēl aizgāja tur uz to dekanātu, un man teica, neuztraucies, noteikti tie, kas ir tikuši tajā mācību, daudzi, kas atteiksies. Kas nespēj samaksāt. Un parasti ir vismaz 20 vēl no tiem, kas ir aiztrīpas, tie tā kā uziet augšā. Un es laimīgi atnāku mājās, saku, es iestāšos. Es tur esmu 2. strīps, tas pupu mizas iestāšos. Un mamma saka,
Mēs jau parakstījām visu dokumentus Svešvalodu fakultāti un samaksājām. Jā, viss nav variantu. Nauda te ir viena, viss ir iztērēts. Tā kā es gadu nomācījos Svešvalodas fakultātē, paralēli spītīgi un klusiņām, lai neviens nezina, pasniedzu angļu valodu bērniem. Un tad es sev iekrāju naudu, gan tas, ko es sapratu, ir tie sagatavošanas kursi, kas man bija obligāti jāiziet, lai tautas dziesmas iemācītos un uzzinātu vairāk par politiķiem. Un tas bija viens, ko es izdarīju. Attiecīgi, ja mamma atkal uztaisīs triku un samaksās par Svešvalodas fakultātes 2. gadu, tad man būs rezervē naudu, ko samaksāt pašai par 1. gadu, par juridisko fakultāti. Protams, es iestājos, jā, un tur bez variantiem es iestājos juridiskajā, un tad, lai mammai būtu miers, es mācījos abās fakultātēs vēl veselu gadu, bet tas bija ļoti sarežģīti, vai 2 gadus es pat mācījos, neatceros, un tu beigās, protams, paliku tikai juridiskajā. Bet jurists, tu gāji uz juristiem ar kādu mērķi? Kāpēc cilvēks tā ir? Krimināltiesību jurists. Johaidī. Tu gribēji, ko darīt tad? Man ir hipertrofēta taisnīguma izjūta. Jā, to es esmu pamanījis. Jā. Man ir likumīgi un ir taisnīgi. Jā. Un man ir tieši hipertrofēta taisnīguma izjūta. Un tā kā es izaugu Pārdaugavā diezgan tādā rajonā, kur bija ļoti maz inteliģences un ļoti daudz netik inteliģenti cilvēki, jā, tad mani pagalma biedri un spēļu biedri viens aiz otru bija nonākuši policijas redzeslokā, un tad redzot attieksmi pret viņiem un redzot, kāda viņi ir patiesībā, man bija tāds iekšējs dzinols, ka es gribu viņus aizstāvēt, un es to varu izdarīt, un es biju apņēmusies viņus visus aizstāvēt tur krimināltiesās, un šīs ir bijis tāds pamatmērķis, kāpēc es aizgāju juridiskajā fakultātē. Labi, pabeidzi un? Pabeidzu, un tad vēl, tas joks jau bija tāds, kad iestājoties, bez tā, ka man tur mēģināja visi atrunāt, es iestājos, un mums bija tā civiltiesības, krimināltiesības un tad administratīvās tiesības. Un tad vienā brīdī man tomēr šausmīgi interesanti palika administratīvās tiesības, valsts tiesības, konstitucionālās tiesības un viss, kas saistīts ar to valsts pārvaldību. Bet civiltiesībās es kaut kādā 2. vai 3. kursā mums bija būvniecības tiesības. Un vai tā bija pasniedze? Kurā gadā tas bija? Es 96. iestājos. Jā. Tad kaut kāds 7, 98. Tas bija laiks, kad būvniecība vispār bija tāda beztiesiska. Man liekas, ka par būvniecības juridisko... Tu zini, es pat nemēģināju iedziļināties. Vispār neviens Latvijā neko nesaprata. Pirmajā lekcijā es sapratu, ka būvniecības tiesības ir pēdējā joma, kur es mēģināšu meklēt darbu. Un neskatoties uz to, ka būvniecība vienmēr ir bijis tā, kur bija nauda, tad man bija būvniecība vienkārši uzreiz tika nostumta, un tad ir mēģināts visādi dabūt tos kreditpunktus, lai nevajadzētu to būvniecību vispār studēt un likt. Jā, tas šādi Šis ir dzīves paradoks, vai ne? Šis ir dzīves paradoks, un tāpēc saku nekad, nesaki nekad, jo tik līdz es pasaku, šo nekad. Tad ir ar diezgan lielu varbūtību, tu dabūsi visu kubā, lai tā dzīve tevi pārliecinās. Šobrīd tu esi tā, kas principā kontrolē, izdomā un kūrē visas būvniecības tiesības. Nē, varbūt tieši tā, viņas bija tik šausmīgas, ka tagad man ir vēlme viņas beidzot padarīt par tādām interesantām, lai nākamie studenti nesabīstos uzreiz pēc pirmās lekcijas. 3. kursā visu nostam būvniecību. Jā, un tad visu manā dzīvē mainīja tāds personāžs Andrejs Paņķeļievs, kurš nezinu, kāpēc bija atnācis uz universitāti mums pastāstīt, es pat neatceros ko. Bet valsts tiesībās viņš bija toreiz Saeimā frakcijas priekšsēdētājs, partijas priekšsēdētājs, Latvijas ceļš, vispār valdošā partija. Tas bija tāda personība, pēkšņi atnāk uz universitāti pie tiem studentiem. Un viņš bija tik vienkārši, un tad mums bija tā, ka daudz laikam nebija Latvijas ceļa piekritēji, tad tie tur sēdēja tur ar smīnām, un tur neko. Un es saņēmos pēc tās lekcijas, nezinu, kāda muša man bija iekodus. Es pa politiku neinteresējos.
Tas bija kaut kāds prāta aptumsums, bet viņš gāja prom pa to garo gaitini, es pieskrēju un pateicu, es gribu iestāties partijā. tas bija, es pati brīnos. Tas nebija kaut kāds pārdomāts lēmums vai sen analizēta vēlme. Un viņš teica, super, mums ir jauniešu pulciņš kaut kāds tur nāc. Un tad viņš teica, vispār nāc ar mani, ejam. Uzreiz. Un es ar viņu arī aizgāju kā astīte, man aizvedu uz biroju un teica, viņa grib jauniešos iestāties. Man tad attiecīgi iedeva to anketu, es aizpildīju un iestājos tajā jauniešu klubā, kur īstenībā mēs tur bijām ļoti daudz. Arī šobrīd ļoti tādi sabiedrībā pazīstami cilvēki, kas esam izgājuši tam Latvijas ceļa jauniešu klubiņam. Un tad kaut 19, 20 gados nonākot tādā sabiedrībā, tas vispār bija tāds sprādziens. Prātam neaptverams kaut kas, jo mums bija rādīta fantastiskā iespēja nevis pat redzēt, kā tas notiek no iekšpuses, bet būt klāt. Un tev bija tāda rokas stiepiena attālumā, tev bija Valdis Birkaus, Edvins Inkens, Indulis Bērziņš, Vilis Krištopans, Godmanis, Paņķeļējevs, Bērziņš. Un viņi visi sēdēja pie tā galda, un visi viņi runāja, un īstenībā tās sarunas, kas bija 98., 99., 2000., 1., 2., tās inteliģences līmenis, tās prata spējas, zināšanas, bet galvenais tas patriotisms, kas tur ir bijis. Tā ir tāda skola, par kuru es esmu ārkārtīgi pateicīga. Tā es arī nonācu, un tad tas man interesēja tālāk valsts pārvaldē, un tad es iestartēju konkursā, un tad es tiku ārlietu ministrijā, un tā es arī tajā valsts pārvaldē ieklīdu. Andrejs Paņķeļevs mani atveda. Andrejs, paldies, jā, es esmu šausmīgi pateicīga. Man bija jautājums, kā tu nonāci līdz politikai, jo mēs zinām, ka tu arī vēl joprojām esi tagad kaut kādā partijā? Man ir jāpārbauda, vai es esmu vai neesmu. Bet zin, kā... Balotēties pēdējās vēlēšanās, tu nebalotējies? Nē, es biju Latvijas ceļā ļoti ilgi, bet es izstājos tajā brīdī, kad viņiem parādījās lielas simpātijas, un viņi sāka tur apvienoties un mēģināja izdzīvot, faktiski nododot vērtības, bet tā ļoti pragmatiski analizējot, ar ko mēs kopā varam aiziet, lai mēs varētu izdzīvot. Tas noveda tur, kur tas noveda, un šito es tiešām redzēju to procesu no tā brīža, kad mēs paši neizvilksim, ar tiem ir reitings, apvienojamies, un tad nav tā, ka 1+1 ir 2. Tur varbūt 1+1 ir -10, un tad, kad šādas kustības sākās, tad es no tās partijas dabīgā ceļā kaut kā izkritu. Tad tavs taisnīgums nostājās. Protams. Tas nav. Un redzi, nedrīkst baidīties par... ja tev ir vērtības, tad tev ir. Un man liekas, ka tas ir šausmīgi, ja cilvēks atsakās no vērtībām, lai saglabātu, piemēram, amatu vai paliktu apritē. Un droši vien, kad daudz jau pamanīja, kad es te pusgadu arī biju Nacionālās apvienības ministra Marštāta padomniece, un tad mums tā sadarbība bija ļoti lietišķa, un tieši par Rail Baltica jautājumiem, jo patiesībā es vienmēr zināju, ka Nacionālā apvienība būs, vispār nav mana partija. Absolūti, jo es esmu tik liberāls cilvēks, cik vispār var būt liberāls cilvēks. Bet es uzreiz pasaku, ja jūs gribat ar mani strādāt, darbā ir tā ir viena lieta, bet lūdzu nesagaidiet, ka es atteikšos no savām vērtībām. Un ja es esmu par Stambulas konvenciju, es būšu par Stambulas konvenciju, un es publicēšu jautājumus par Stambulas konvenciju, jo tās ir manas vērtības. Tas nenozīmē, ka tas traucēs darbam, jo droši vien, kad būvniecībā tur ideoloģijai ir ļoti maz kaut kāds īpatsvars vai maz ietekme. Tas ir, es domāju, tas arī nosaka cilvēku profesionalitāti. Ja viņš
var pilnīgi ar vēsu prātu nodalīt šīs lietas. Nu, būtu ļoti labi, ja tādi ir arī pretī tie cilvēki. Vai ne? Kur nesāk tur intrigas pīt un visu kaut ko tur darīt. Un varu pateikt, ka tagad iepazinu arī Nacionālo apvienību un patiesībā cepuri nost es ļoti, ļoti, ļoti augsti vērtēju šos cilvēkus, ar kuriem es esmu strādājusi. Un arī cik patiesībā mums bija viegli sastrādāties un viegli atrast risinājumus, tas ir apbrīnojami, jā. Tā kā atkal nesaki nekad, es nekad nebūšu Nacionāla apvienību. Un un pusgadu. Par šo jautājumu, cik tu ministrus esi jau pieredzējusi? Es skaitīju, kad es būvniecības padomē esmu 6 laikam pieredzējis. Tu varētu būt vairāk. Tur vispār, man liekas, tur grūti saskaitīt. Es ienācu... Bet es domāju par ekonomikas ministrijā. Bet šī man ir 3. atnākšana ekonomikas ministrijā. Okay. Es sāku no ekonomikas ministrijas. Okay. Es ekonomikas ministrijā 98. vai 9. gadā biju Eiropas integrācijas pats... Es zinu angliski to nosaukumu, tas bija FARE projekts, bija Policy and European Integration Advisory Unit. Un es biju projekta vadītājiem asistente. Tā bija pirmā ienākšana ministrijā. Un, tas bija pēc ārlietu ministrijas? Nē, tas bija pirms. Un es uz ārlietu ministriju iestartēju no ekonomikas ministrijas. Mēs bijām pēc tam Eiropas Savienības integrācijas departaments, un tad es aizgāju uz ārlietu ministriju, kas bija arī, droši vien, ka likumsakarīgi interesējoties par ārpolitiku un strādājot ar Eiropas jautājumiem. Tad es no ārlietu ministrijas es atgriezos uz ekonomikas ministriju. Un tad es biju Eiropas struktūra fondu departamentā. Man liekas, ka es biju nodaļas vadītāja, bet toreiz mēs bijām tik fantastiskā komanda, kad droši vien, ka es biju nodaļas vadītāja. Droši vien. Droši fantastiskās komandas vadītāji. bet redzi, ja tu strādā komandā, kur tev nav šausmīgi tāda stipra hierarhija, un tev nav tā, ka tev visu laiku viens saka, es priekšnieks, tu padotais, tad tu vienu brīdi, bet Raimonds bija departamenta direktors, un laikam, ka departamenta direktora vietnieki tajā brīdī nebija, bija tikai nodaļas vadītāji. Un es biju tad attiecīgi, tas nākamais līmenis. Un tad es noturējos arī kaut kādu 1,5 gadu. Un tad man pārvilināja, pierunāja un aicināja visādi piedalīties konkursā. Un te es aizgāju uz zemes dienestu un tad atgriezos. Tad es ar tādu lielu līkumu atgriezos ekonomikas ministrijā. Jā, tajā līkumā mēs tur kaut kur satikāmies. Tad, kad valsts nekustamajos īpašumos. Jā. Tas arī bija interesants laiks. Jā. Kur mēs laikam... tā kā mēs ar tevi nestrādājām kopā, mēs vienkārši viens par otru kaut kur zinājām, bet tā mūsu saite varbūt pēc tam, kas izveidojās, jo man liekas, ka man mazliet līdzīgi ir šis, kam tu pieskāries, tad taisnīguma, sapratni, tāpēc mēs neesam vnī. Jā. un gandrīz vienā laikā arī no turienes aizgājām. Jā. Bet tas mūs tā kā visticamāk turpmākajā mūsu pazīšanās laikā ir saturinājis, kurš jau šobrīd, tas bija kaut kāds 13. gads, kad mēs bijām vnī. Un tagad tā ir 23. tad 10 gadi. 10 gadi. Jā, tas tāds. Es domāju, šis bija tik interesants stāsts par tik lēmu profesiju kā jurists. Jo man vienmēr, es pats esmu tāds diezgan radošs cilvēks, un es nekad nevaru saprast, kā cilvēki izvēlās, kāpēc viņi grib kļūt par juristiem. Bet šis bija vienkārši fantastiski. Jā. Bet labi, tas ir darbs. Tā ir karjera, izaugsme, viss tur politika, viss ģimene. Tev ir 2 meitas? 2 meitas. Jā. Ir. Un man ir vīrs. Ja ir meitas, tad ir... Kāds? Nē, tas nav. Tas bija uzvedinošs komentārs. Man ir vīrs un 2 meitas, un man ir fantastiskā ģimene. Es esmu šausmīgi laimīgs cilvēks, jo es dabūnu piepildījumu gan darbā, gan ģimenē. Fantastiski. Jā, un mēs 2 nedēļas atpakaļ esam izdomājuši aizbraukt uz
ceļojumā, bet vispār neplānojot neko ar mašīnu Eiropas virzienā. Un tad man viens kolēģis ekonomikas ministrijā bija pateicis, viņš riktīgi iesmēja un teica, nu labi, gaidam pēc 3 dienas atpakaļ darbā un cerams, ka neizšķirsieties pa ceļam. Tāpēc, kad es lielāku daļu pavadu tiešām ministrijā. Un visiem liekas, ka man ir tikai tas darbs. Bet kaut kā nē, tomēr mums ir fantastisks līdzsvars. Mēs fantastiski pavadam laiku kopā un mums ir šausmīgi daudz ģimenes tradīciju, kas arī tur mums kopā. Vīrs tev ir pavārs. Vīrs man ir šefpavārs. Šefpavārs. Restorāna Gutenberg šefpavārs, jā. Tas nav vienkārši. Nav tur McDonaldā vai tur kebabā taisa kebabus. Un tagad es varu pateikt, es virtuvē esmu tikai, lai paestu. Es negatavoju, bet ļoti reti. Man ļoti patīk. Bet viņš nelaiž tev iekšā. Viņš teica, lai es beidzu izvarot produktus. Un īstenībā man ir tā, ka man meitas vienmēr ir pačūks, ka nenormāli garšīgi, bet mēs tētim neteiksim. Tā laikam ir kaut kāds arī tāds profesionālais. Viņš tiešām gatavo, bet ja kāds domā, ka man ir Gutenberga ēdienkārta ir mājās vakariņas, nē. Man pamatā ir karstmaizes, kartupeļi ar siļķi un biespienu, kotletes, karbonādes. Izteikti latvisks ēdiens. Jā, izteikti latvisks ēdiens. Un vienīgais, par ko es pārdzīvoju, ka pēc vīra parādīšanās es biju veģetāriete. Viņš tev pieradināja pie Mission Impossible, jā, tur zini palikt. Un viņš teica, nē, tu vari neēst, protams, to gaļu, ko es gatavoju 3 stundas, jā. Un tad, labi, es pagaršošu. Jā, tā kā es ļoti lepojos ar viņu. Viņam arī ir propellers vienā vietā un absolūtā taisnīguma izjūta, un tad mēs esam viens otru atraduši. Un vēl viņš ir ķerts uz Dombora raidījumiem un visiem tiem raidījumiem. Viņš neļauj tev noteikti komentēt. Nē, mēs ap divi komentējam. Mēs esam divāne. Nē, viņš ir divāne un viņš nokomentē. Viņš ir divāne eksperts, bet tu esi realitāte eksperts, jo tu zini, kā tas viss tur strādā. Jā. Tad mēs neizlaižam nevienu Dombura raidījumu, nekā personīgā, nevienu de facto. Un tagad viņš vēl ir atklājis, ka vēl ir TV24 un tur arī runā par politiku. Bet tos mēs vēl kopā neskatāmies. Jā, bet šīs ir arī tās tradīcijas, kur mēs tos raidījumus vienmēr noskatāmies. Man citreiz ir garlaicīgi, jo tu jau visu zini, ko tur izstāstīs. Bet interesanti paskatīties, jā, kā viņš to skatās. Forši. Par meitām? Meitas man ir Ticiāna. Jā, patiesi viņa ir Taisa Ticiāna. Taisa Ticiāna. Jā. Kāpēc vārds tāds? Man bija šis jautājums. Jau man ilgi man nekad nav sanācis tev viņu uzdot. Kāpēc tāds vārds? Taisa Ticiāna. Taise Ticiāna. Vispār viņai vajadzēja būt Renē. Un tur ir, paldies viņas krustēvam, kurš pateica, taču viņas sauks par Reni. Tev to vajag? Bet ļoti tieši, zini, kā nevis, varbūt nevajadzētu. Tas man nepārliecinātu, bet tad viņš man šādi pateica. Un tas domāju, taisnība. Priekš kām bērnam čakarēt dzīvi uzreiz, ka būs kaut kādas asociācijas, vai ne? Bet tā kā es teicu, es biju veģetāriete. Un es nodarbojos ar jogu. Un tad viena no teorijām, kad bērnam vārdam ir jāsākās ar konkrētiem burtiem, kurus tu redzi no horoskopa. Kurā brīdī bērns ir piedzimis, tev pasaka tās skaņas, ar ko ir jāsākās. Ar Ticiānu bija ļoti vienkārši. Es aizgāju, un tā kā es atmetu domu par Renē, tad es aizgāju, man pateica, jāsākās ar ta, ci vai tu. Uz ko es teicu, labi, lai tā tu. Tā jā ir. Bet tik ļaunais nebija. Jā, es ļoti ilgi domāju. Protams, tur tētim uzreiz bija tur Taķjana un tādi vārdi. Un, man bija šausmīgi svarīgi, lai vārds ir tāds, kurš ir rets. Jo man bija trauma. Ja tev pabļāva toreiz tur 80. gados Olga, tad meiteņām uzreiz bez variantiem. Un klasē mēs bijām 3 Olgas. Jā.
ja ne vairāk. Un tad tevi neviens vārdā nesauc. Jā. Nu, tad uzvārdos. Nu, kurš tev sauks Olga, tad nevar saprast, kur. Un tad man vēl bija šausmīgi skaists uzvārds. Es biju Geitus Eitvina. Kurš tev šitī gari teiks? Nu, tad skolā es biju, Geitus. Un tad es sapratu, ka nē, ka bērnam es to negribu novēlēt. Un tad, bet Ticiāna ir kaut kāds mīļvārdiņš arī, jo Ticiāna ir Taise bija, tāpēc, jā. Tā viņu arī jūs saucat mājās? Nē, viņa bija Taja, vienmēr mājās, un vai ticiņa, nu, tur kā mēs izpaudamies. Bet, jā, mēs to vārdu ļoti ilgi sameklējām, izdomājām, ka būs Taise. Un patiesībā pilns vārds, pareizais vārds ir krievu vecticībnieku un arī grieķu, ir Taisija. Un vai krieviski vēl Tais bez galotnes, bet vajadzēja latviskot, un tad atkal Taisa atkrita, jo tad būs Taisa. Un tāpēc es ieliku garumzīmi un pieliku beigās E. Un tad es eju reģistrēt to bērnu. To mēnesis pagāja, jau viss, vajag, cik tu vari bērnam bez vārda. Cik būs viņš? Jā, bebītis vai, jā. Es gāju reģistrēt un es domāju, bļāviens, man ir tante, Taise, pāc, pilnīgi čau. Ja tas bērns līdzināsies, viņa pat nebija tante, bet kaut kāda radiniece. Ja bērns līdzināsies, es viņu nošaušos. Un es domāju, katru reizi es viņu saucot Domāšu par to tanti. Un es gāju garām un bija tur muzejā ir Ticiāna gleznu izstāde. Es domāju, opa, skaists vārds. Un pa ceļam uz dzimtsarakstu nodeļu es izdomāju, ka viņa būs Ticiāna. Un tad reģistrējot, domāju, bet man taču visu nositīs. Es tagad gāju reģistrēt Taisi un piereģistrēšu Ticiānu. Beigās, lai ir 2 vārdi. Tā ir bērns ar 2 vārdiem. Un tagad viņa ir violniece, viņa mācās Vīnē konservatorijā. Un tagad viņai tie pasniedzēji pa brīdim pasaka, ka viņai tomēr jāizvēlās skatuves vārds. Jā. Viņa vienkārši nespēja to visu satilpināt, vārdu un uzvārdu. Tad viņa saka, nē, lai viņa izvēlās. Bet viņa vēl turās pretīm, jo viņai ļoti patīk savi vārdi. Un arī uzvārds, viņa tā ar lepnumu nes to uzvārdu, jā. Bet viņai uzvārds ir Geitus Eitvina, jā. Man tētis pateica, ka man šis uzvārds, vispār tas ir arī tur, kur es varbūt piekāpos. Mums ar tēvu bija deals, ka es saglabāšu savu uzvārdu arī pēc laulībām. Un tāpēc pirmais bērns ir bijis ar manu uzvārdu, lai tā dzimte turpinās. Un attiecīgi, tad jau varēja mainīt to uzvārdu. Tad jau tas... tā misija bija izpildīta, tā kā viens dzimtā tomēr palicis, un tad es nomainīju, bet viņai tāpēc ir mans uzvārds, jā. Un otra meitiņa, Mija? Lilu. Ak, Dievs. Otrā meitiņa ir Lilu, jā. Arī. Nav tāds latviski noteikti, ka nē. Līvu tas ir. Tas ir līvu vārds? Es to nezināju, bet tā ir. Okay. Nē, labi, es nevaru tā apgalvot, bet man to pateica kad 2 mēneši atpakaļ, kad Lilu bija teātra studija tā kā stadījusies priekšā un teica, ka viņa ir Lilu, un teica, vai cik rets līvu vārds. Es ok, labi. Jā, mēs tieši tā arī gribējām. Okay. Bet šis ir, tas ir jāprasa vīram. Viņš ir izvēlējies, viņš pateica tā. Ar pirmo tu esi izpaudusies, ar otro es izpaudīšos. Jā, nē, pat nebija izpaudīšos. Bija tā, ka viņam mīļākais sieviešu vārds ir Kristīne, un tad saķeru galvu, un tad es sapratu, ka būs Kristīne. Vai kaut kas līdzīgs. Un tad es viņam mēģināju piedāvāt Marta, Gerda, Krista, Kristiāna, vismaz, lai nav Kristīne, kaut kādu bišķiņu interesantāku. Un tad viņš atnāk vienu dienu un pateica, ka viņš sapnī redzēja Brusu Willisu. Un Brusu Willis pateica, ka bērns ir jāsauc par Lilu.
Labi, ka bija Bet tā ir patiesība. Labi, ka bija Brūss Willis. Nevis, un mēs nebijām skatījušies 5. elementu tajā, kaut pareizi, tas ir no tā 5. elementa, protams, tas ir, tā ir absolūtā pilnība, skaistums un viss. Tas ir tas 5. elements, kas vieno pilnīgi visu pasauli un glāb to pasauli. Un tad... Bet es biju pārlaimīga tajā brīdī, ka nav Kristīne, kad es uzreiz piekritu. Bet vispār pat nesāku diskutēt, ka varbūt nevajadzētu Lilu, varbūt vajag kaut ko citu. Un tā mēs zinājām, ka bērns būs Lilu. Super. Bet paldies Dievam, ka bija atnācis Bruce Willis, nevis Darth Vaders vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un, tā man ir... Transformeriem kādu. Bet toreiz nebija Transformeri. Tas darīja. Bērnam jau ir tūlīt 14 gadi. Toreiz es pat nezinu. Ne, droši vien, ka tur varēja atrast arī citus vārdus. Jā. Un nosacījums bija, kad ir tikai viens vārds. Es vēl mēģināju pierunāt, ka mums neriskējam tik traki, tur, nezinu, Lilu Mārta, Lilu Anna, nē, un viss būs Lilu un viss, viņam Bruce Willis sapnī teica, un viņš neatkāpsies. Es nezinu, ko viņš pīpēja pirms tā, bet labi, tas paliek uz viņa sirdsapziņas. Jā, super, bet vēl bišķiņ par Ticiānu. Viņa tev tagad mācās konservatorijā Vīnē, tas jau ir diezgan fundamentāli, un tas ir tāds labs sasniegums, es domāju, viņai kā vijolniecei, vai ne? Tad viņai ir talants. Klausies, man visa dzīve, īstenībā, ja stāstītu te ar vienu podcastu, jūs dabūsiet visu griezt ārā, bet un es esmu no tiem retiem vecākiem. Mēs par tevi uztaisīsim 2 podkastus, saliksim sēriju. Sēriju, vai ne? Man īstenībā, ja tā atskatās uz to dzīvi, man visa dzīve ir veidojies no kaut kādiem tādiem notikumiem, kas man ļoti skaidri ievirza kaut kur, kas maina dzīvi pa 180 gradiem. Ar Ticiānu bija tā, es esmu no tiem retiem vecākiem, kas vienmēr pazemina bērnu dotības un bērnu talantus. Nevis nopriecājās, wow, man bērns 2+2 pareizi saskaitīja. bet vienmēr, bet viņš ir pilnīgi, visi tā māk un visi tā dara, ko tas vispār tur nav, tad, kad viņi tur 10 gados izlasīs Tolstoja Karu un mieru, tad mēs varētu parunāt, jā. Un ar Ticiānu bija tā, viņa bija gadiņš, un mēs aizbraucam ar ģimeni uz Līgatnes dabas takām. Un tad mēs tur novazājamies netīri putekļos visi, un tad tur bija tāda kafejnīca, kāda kafejnīciņa tur piekābīta, no kuras tirgoja hotdogu un kafiju. Un tādi 3 lieli galdi, milzīgi koka, kur varētu tur tā kā piesēst un ēst. Un 3 brīvi. Mēs ar tēti nopirkām kafiju, paņemam tur to hotdogu, sežam ēdam, Ticiānai gadiņš, viņi tur pie kājām kaut kur smiltiņās, tur cēp smilšu kuciņas, tur visi netīra, gadu vēc, labi, 1,5 gads varbūt viņai bija. Un pēkšņi atnāk tāds māksliniecisks pāris, bet, draugi visdrīzāk vai paziņas, sieviete ar vīrieti, tādi tīrie mākslinieki, garie svārki, tur visi tie lakati, tur tam onkulim tāda bārda un... tā kā man? Nē, tev pat tur reizes 10 tāda kuplāka, lielāka, garāka. Paņem hotdogu un vai drīkst pie jums piesēst? Es domāju, labdien. Ir 3 brīvi galdi, vai tiešām pie mums ir jāpiesēž. Un mēs tad tur ar tēti runājam, un tad tas onkulis tad pagriežās un saka, es negribu bērnu uz violi atdot. Tad 1 gads. Es tur uz to bērnu, es tur visu muti smiltīs, tur kaut ko dara. Es saku, obligāti. Viņš man iedod telefonu un saka, es esmu violas meistars, un es noteikti zinu, jums bērns jādod violu macīties. Es, labi, viņš iedod to telefonu, es, protams, un viņš pierakstīja arī sievietes telefonu, kas māca tik mazus bērnus. Un, es pakasīju galvu, pastījos uz to bērnu, Dievs dod viņai vispār iemācīties normāli vēl staigāt un vispār rokās noturēt to violi. Un es, nevis aizmirsu, bet, kaut kā atliku, atvilknītē ieliku, gan jau noderēs. Paiet gads, un tad man vēl ir māsa arī, jā, un māsu atlaida no darba, un viņas vietā pieņema citu cilvēku. Un tas cits cilvēks, iedomājies, kā māsa jūtās, ka viņai atnāk jauna,
īpašnieku paziņa, kur tagad ieņems viņas vietu. Māsa, protams, ir dusmīga, ar vienu negrib runāt, krāmē tur savas mantas, un viņai uz galda bija arī Ticiānas bilde. Un tā sieviete, kas nāk, viņa tā pastās uz māsu un saka, jūs negribat meitu atdot spēlēt violi? Otro reizi. Un māsa to stāstu ir dzirdējusi par to onkuli, un viņa saka, iedodiet telefonu. Un nezinu, viņa arī teica, ka tajā brīdī viņai tai sievietei gribējis vairāk sadot, nekā tur ar viņu draudzēties vai runāties. Bet sadzirdot šādu piedāvājumu, cik iedodiet telefonu. Viņa iedeva telefonu. Mēs aizējām mājās, salīdzinām, viens tas pats telefons ir iedots. Un tad mēs piezvanījām, un viņa saka, mēs šodien beidzam uzņemšanu. Mēs tur sarunājam, ka sestdien mēs aizbrauksim. Mēs arī aizbraucam, un mūs arī uzņēma. Un tad, attiecīgi, Ticiāna no 2,5 gadu vecuma, tuvu pie 3 bija, viņa saka mācīties violu spēli. Un tad man tā sieviete saka, viņš ir ļoti talantīgs bērns. Es domāju, ko tu man neteiksi par 25 eiro stundā, ja? ka mans bērns ir visģeniālākais. Un ka jūs varētu nākt pie mums uz Riekstkoda grupiņu un tā kā padziļināti mācīties. Un es domāju, labi, kāda starpība? Tāpat man naudu tāpat es maksāju, labi, lai nāk, bet skatīsimies, tur tā cena nebija liela atšķirība. Un tad, nē, jums ir ļoti talantīga meita. Es domāju, jā, protams, tik nāc un maksā. Un es to talantīgumu, forši, ka viņa mācās. Un šis ir mans sapņu piepildījums, jo man nav dzirde muzikālā nulle, absolūtā nulle. Viss nevar būt. Viss nevar būt, jā. Un tad, kad es dziedāju viņai šupuļu dziesmas, viņa man teica, mam, paklusē labāk. Un tad, tas man ir šausmīgi svarīgi, kad viņai nebūs stress dziedāt karaoke. Es nedrīkstu. Es varu tikai skolā. To tie plaukstas izritmā. Jā, ritmu gan, ritmu izjūta man ir, bet tas ir vienīgais. Un skolā es par spīti, ka man neuzņēma korī, es aizgāju. Un nabaga tā kora vadītāja, viņai vajadzēja 3 nodarbības, lai izsekot, kurš ir tas, kas bojā visu. Un viņi mani atklāja, jā. Un tad bet viņa teica, viņa saprata, ka tas ir mans sapnis, un mums bija noruna, ka es kori eju, bet es nedrīkstu izvēst nevienu skaņu. Es vienkārši platu muti. Un šūpoju. Es stāvēju 3. rindā, godīgi. Jā, bet muti atvēru, bet skaņas nevienu. Jo viņi teica, visi, jo tad ir čau. Tad viss. Tad kāds vēl sāk dziedāt tāpat kā līdzi un viss aiziet. Vai ne? Un tad attiecīgi man tas bija svarīgi, lai bērns varētu arī dziedāt, nevis tikai muti atvērt. Un tāpēc, jā, viņa tā kā... Un tad Olme bija, mana mamma bija pārņemta ar ideju, ka viņa būs izcila violniece. Un vienmēr mamma teica, kāpēc tu netici, viņa ir talantīga. Un tad es teicu, labi, tad aizved viņu uz normālu muzikas skolu, un lai man normāls pasniedzējs, kuram valsts maksā algu, kuram man nevajadzēs samaksāt, pasaka, ka viņa ir talantīga. Mamma viņu 6 gados aizveda uz Mediņiem, un viņu uzņēma uzreiz, vispār bez variantiem. Un tad viņa man tā skolotāja, izcila skolotāja bija tiešām, man ir tāds... Esmu tik pateicīga tai skolotai, kā viņa no Ticiānas ir uztaisījusi izcilu violnieci un tādu talantu. Tas ir super, bet jā, un tad viņa teica, kā es varu neticēt? Jums bērns 5 gados Bahu nospēlēja tur baznīcā. Jūs tiešām domājat, ka katrs bērns to var? Es nezinu. Labi, ok. Jā, un tad rezultāts ir tāds, ka tad, kad Ticiāna 9. Pabeidzot 9. klasi, bija iestājusies Vīnas konservatorijā, kur Vīnas konservatorija paziņoja, ka viņam nevajag Ticiānas izglītības dokumentus, viņam pietiek ar to, kā viņa ir nospēlējusi. Tajā brīdī es noticēju tam talantam. Šausmīgi grūti bija pierādīt viņai tev, ka viņai ir talants. Man liekas, ka viņai bija vienalga. Viņa nemaz necentās man pierādīt. Vienkārši gāja savu ceļu, ja? Jā, viņa dzīvo muzikā. Un tu nepretojies tam. Jā. Tu ļāvi. Nē, kamēr tas man neskar tik traki. Vīnai, starp citu, mācības ir valsts finansētas.
Tā kā, kamēr visas viņas izvēles bija tādas, ko mēs varējam pacelt, tikmēr mēs viņu atbalstījām. Bet patiesībā, zin kā, joki, bet patiesībā mājās bērns, mūziķis, vijolnieks, talantīgs, tas ir šausmas. Tev visa dzīve ir pakārtota tieši tai vijolei. Tev ir izslēgtas jebkādas fiziskas aktivitātes, kas var apdraudēt vai radīt risku pirkstu roku bojājumiem. Viņa bērnībā pamanījās salauzt roku, un tā bija, tas stress 2 mēnešu laikā bija visai ģimenei. Un galvenais viņa tieši tur, kur locītavā viņa bija salauzus. Bet atjaunojās, viss, paldies Dievam. Bet mēs braucām uz Bulgāriju un ņēmām līdzi vijoli, jo viņa nedrīkstēja nespēlēt ilgāk tur par 3-4 dienām. Jā. Un tad visi Bulgārijā iet peldēties, un mēs no rīta vijoli, un tikai tad peldēties. Un tā ir visu vasaru, visi bērni ir pludmalēs, mēs Saukrastos dzīvojam, visi tuso, un viņai tās 3-4 stundas dienā jāspēlē. Tā kā... Bet, jā, tas ir... es teiktu, labi, ka ne hokejists. Jā, noteikti. Tur tomēr ir vairāk pazaudēts laiks vecākiem ar bērniem. Nevis pazaudēts, bet ieguldīts tajā, lai viņš kļūtu par kaut ko. Jā, tur tikai, pēc tam tās iespējas atdot vecākiem atpakaļ lielākas kā vijolniekiem, jo tur bija stāsts, vai viņi brauks tagad mācīties uz to Austriju, vai tad tā opcija, protams, viņi paliek Latvijā, un tad tu saproti, cik tu esi ieguldījis naudu tajā visā, tad tu paņem paskaties, cik tajā orķestrī ir algas, un tad tu saproti, ka tu tā kā, vieglāk bija nemaz nesākt. Turpinās ieguldīt, lai uzturētu šo dārgo hobiju. Jā, diemžēl tā ir, un tā īstenībā ir, ka kultūra mums ir, nav mums baigi no valsts atbalstīts pasākums, jo es arī, iedomājies, tev bērnu uzņem, vai piedāvā, uzņem Vīnes konservatorijā, viņai bija 16 gadi. Palikuši. Viņu uzņem Vīnes konservatorijā. Un Latvijā, tev vispār nav nekāds atbalsts. Nav fondi tā īsti, kur tu varētu palūgt sakumā kaut kādu atbalstu. Arī šeit viņa jau ir sasniegusi tādu līmeni, kur te uz vietas Latvijā ir grūti atrast tālāk, kur attīstīties. Ir masterklases, kur var pieteikties. Nav tā, ka tev varētu kāds atbalstīt. Un sportu mēs visi ļoti labprāt atbalstam. Bet kaut kā to kultūru, jā. Labi. Forši. Tad Ticiānai ir savs ceļš, viss smuki. Jā. Kā tev pašai, tev vēl visā šajā vēl paliek laiks kaut kādiem hobijiem? Jeb hobijs ir būvniecība? Hobijs, es negribētu to teikt, jo tas ir Olga aizņemts, tas ir mans hobijs. Ja? Nē. Būvniecība. Kā, es varu palepoties, un man daudzi saka, ko tu juristi vispār var saprast no tās būvniecības? Un tev jau nav nekāda pieredze. Tu es godīgi varu pateikt, ir 2 gadi atpakaļ mēs ar vīru uzbūvējam sirsniņu mājiņu. Dārzā uzbūvējam paši, un tās arī mūsu hobijs. Jā, mēs visu, ko daram paši. Un mēs, labi, bet sirsniņu mājiņu īstenībā es varētu viņu arhitektūras balvai pieteikt. Jo tādas otras Latvijā nav. Pirmkārt, viņi ir 1,5 vai 2 metrus plata. Tur var izpausties. Viņi ir arī tādā skandināvu stilā ar visādiem arhitektūras vēl tur paņēmieniem. Tajā brūnajā malka krāsā. Nē, man ir tumši zilā ar baltām maliņām. Es speciāli baltas maliņas uzliku, un iekšā man ir, tur ir visu, parkets gluži nav, bet tuvu tam ir. Un pats labākais ar to visu, ka mēs viņu būvējam, vīrs teica, aizbrauc izvēlēs dēļus, kas tev patīk. Mēs kopā gan aizbraucam uz to gateri, un tad es aizgāju, izvēlējos, pasaucu to čalīti un saku, man vajag šos dēļus. Viņš saka, jā, cik? Nu, es viņam nosaucu, cik. Viņš man pajautā, kādām vajadzībām. Un es viņam godīgi pasaku, sausai toaleti. Viņš uz man skatās un viņš saka, bet šie ir visdargākie vagonkas dēļi. 900 eiro kubikmetrs. Bet tas bija pīķis pats. Un es teicu, ne, man būs kvalitatīva, ilgtspējīgā būvniecība.
Un mums ir uzbūvēta sirsniņa maiņa no ekskluzīvās vagonkas, kas bija atnākusi. Es nezinu, vai Latvijas vai nē, es nepaprasīju atbilstības dokumentus. Redz, kā. Labi, tev nevajadzēs tehnisko pasi, es ceru viņai. Es ļoti ceru, kad man būvvalde nepaprasīs. Tur nebūs jāizsniedz atbilstības deklarācija. Jā, un īstenībā es esmu tas ideja ģenerators ģimenē, un vīram nekas cits neatliek kā piekāpties. Un mums ir visādi projekti, kas ir, mēbeļu atjaunošana ir tāds nevainīgākais no tā visa. Mēs, piemēram, gulta, mums ir pašu būvēta, pašu tapsēta. Pinterestā noskatītās idejas, YouTube noskatīts kā. Un tad manas idejas ar viņa, starp citu, šefpavārs, bet rokas viņam aug no pareizās vietas un fantastiski sanāk visu, ko pašiem uzmeistarot. Un tad mēs ik pa brīdim noskatāmies kādu ideju un tad mēģinam realizēt. Bet īstenībā pēdējā ideja mēs taisīsim Malkai šobrīd. Mums ir krāsns mājās Rīgā dzīvoklī. Un mēs taisīsim Malkai tādus plauktus, kur viņu glabāt. Un tad mēs aizbraucam un sapirkām atkal visu, ko tā, lai ir pa skaistu. Un tad es domāju, ka šī tādu varētu nopirkt daudz lētāk nekā tās, ko mēs tur sapirkām. Un tagad interesanti vēl, kas sanāks rezultātā. Bet labi. Baudu dod nevis tas, ka tu nopērci un tev ir skaisti, bet ka tu pats uztaisi. Varbūt mums vajag šajā visā, klausoties tevi, kā sirsniņu māju mēs uz arhitektūras balvu, tad vispār tādu mājražotāju balvu, nozarē. Īstenībā varētu. Varbūt ar kaut ko tādu nodarbojas. Es domāju, daudz. Jā. Spriežot pēc tā, droši vien, ka tajā depo veikalā tie pārdevēji ir visu cieņu. Viņi ir pieraduši pie šī tik interesantiem jautājumiem. Un tad, kad tu aizēji un mēģini tajā ūdens un kanalizācijas nodeļā piemeklēt caurules, un tad viņi nesaprot, kam tu meklē. Un tad, kad tu viņiem izstāsti, kam, viņi vienkārši saķer galvu, saskait līdz 10, un tad viņi iet un palīdz sameklēt. Un tad tu aizies uz krāsu nodaļu, un tad tu pasaki vēl, ka tev vajag krāsu cinkotām trūbām, un tad tur arī saķer galvu, saskait līdz 10, un tad palīdz tev arī krāsu atrast. Bet es domāju, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas to dara. Kas atjauno mēbeles vecas, un kas ir tas pats ieguldījums ilgspējībā. Zināmā mērā piekrīt. Ka mēs nemēģinam štancēt arī visu cieņu Ikeju, un man ir daudz Ikejas mēbeles, bet tās vecās lauku mēbeles vai sameklētas kaut kur veikalos vai SSLV, kur cilvēki met ārā, un tu pēc tam no tās uztais kaut ko unikālu un tieši tev piemeklētu. Un tas, man liekas, tiešām ir pareizs ceļš un īstenībā laba ideja. Jūs varat uzņemties CMB, varētu... Jā, mēs varētu radīt kaut kādu... Jā. Tā varētu būt, konkurence tur tai balvai būvniecībā, un tad mēs... Tādu sociālo projektu kaut kādu... Kāpēc ne? Nē, es tikai par. Mums patīk trakas idejas. Vai ne? Mēs varam arī kaut ko tādu izdomāt. Labi. Tuvojamies kaut kur nobeigumam. Mēs esam pietiekoši daudz jau par tevi uzzinājuši. Visu, jā. Varbūt bišķi par nākotni. Labi, ir ļoti miglaina, bet es domāju, nevis tā, ko tu darīsi rīt, vai arī šobrīd atkal kaut kādas politiskās lietas, to atliekot malā. Bet tas tavs tā kā mērķis tajā, ko tu esi visu laiku gājusi, būvniecība. Ko tu gribētu tajā visā dabūt? Tā kā tas rezultāts. Būvniecībā? Jā, būvniecībā, lai tev būtu gandarījums. Man jau ir gandarījums par tiem mazām uzvarām. Un es nezinu, es nezinu, kas ir tas, ko es gribu sasniegt. Es zinu, ko es gribu sasniegt, bet tas, no kā es šausmīgi baidos un kur man jau fobija sāk parādīties, ka es palikšu par tādu histērisku ierēdi, kas vairs, kad tu saproti, ka tu katru reizi ieskrien ar galvu sienā, kad tev jau vairs viss, tu jau vienkārši skrien tajā sienā, nemaz nedomājot par to rezultātu, bet tāpēc, ka tu esi pieradis jau skriet tajā sienā. Un tā ir tā fobija, kur ir valsts pārvalde tādas atsevišķas personības, kuras pazīst visi, un tad man ir tāda, ka
tikai nelīdzināties tām, un es jau baigi daudz pieķēru, ka tā valsts pārvalde atstāja to nospiedumu. Šausmīgi, tur baigi grūti no tā izvairīties. Tas ir tā kā process, nevis rezultāts. Jā. Tas ir tas, ko es ienīstu. Jā. Cilvēkus, kas ir procesa cilvēkiem. Tie, kur neredz un nestrādā uz rezultātu. Jā, jo tev ir forši, kā man tur atnes, un, piemēram, par ko es te tagad nesen cepos, ka tev atnes, un tad mēs esam darījuši to. Tas bija Rail Baltica. Man atnes info ziņojumu, kurus tur 11 lapusēm, kas ir darīts. Un tad saku, tagad saistam uz vienu un uzrakstam, kas ir padarīts. Rezultāts tā kāds. Jūs tikāties ar 35 cilvēkiem, jūs piedalījāties tur tik un tik sanāksmēs. Bet rezultāts? Nekāds. Nē, labi, tā nevar pateikt, ka nekāds, bet īstenībā tur ir ļoti daudz rezultātu un ļoti daudz, kas sasniegts. Bet tas, kas valsts pārvaldē, varbūt tas, kas tiešām ir raksturīgs, ir vēlme aprakstīt procesu. Jā. Jo aprakstīt rezultātu mēs esam noslēguši vienu līgumu. Nav ko rakstīt. Bāc. Labi, noslēdzēt uz to vienu līgumu. Ja mēs uzrakstīsim, ka mēs 3 mēnešus diskutējām, pat 2 vērtējām, tad uztaisījām ekspertīzi, tad dabujām juristu atzinumu, tad mēs vēl skaņojam, un tad mēs noslēdzam līgumu. Tev uzreiz tāds gads uz dēlnes. Par to tu esi saņēmis kaut ko. Bet galvenais, lai mēs nepazaudējam to līdzsvaru starp to rezultātu un to procesu. Jā, šis ir interesanti. Es to tieši kaut kā pilnīgi par citu tēmu šonedēļ saviem kolēģiem teicu, ka mums jau uzņēmējiem arī, jums varbūt liekas, kad jums maksā algu, jo jūs darat, bet mums kā uzņēmumu maksā par to, ko mēs esam padarījuši. Padarījuši, vai ne? Ļoti vienkārši. Kamēr mēs neesam padarījuši, tikmēr mums neviens nesamaksā. Un jūs varat darīt, ko jūs gribat, kamēr nebūs rezultāts, naudas nav. Vai ne? Jā. Un tas ir tas, kas sāk biedēt bišķiņ arī valsts pārvaldē, jo, es biju zemes dienestā un es redzēju, ko vajag uzlabot un kā vajag uzlabot. Un tas bija kaut kāds, es biju zemes dienestā no 5. gada līdz vai 6. līdz tur kaut kādam 12. 13. Un patiesībā tagad ir ļoti daudz, kas jau ir mainījies, bet joprojām ir kaut kādas lietas, kur tu piedāvā kādu konkrētu reformu no būvniecības viedokļa, kas ir skaidrs rezultāts. Un tu iesprūsti procesā. Un tā, ka tu zini, ko tu gribi, bet tu iesprūsti procesā, visu laiku tu iesprūsti procesā. Un tas reāli biedē, un ne tikai biedē, bet tas rāda tādu jau sajūtu, kad varbūt ir jāiet prom. Cik var, bet tiešām cik es skriešu ar galvu sienā, kad varbūt daudz labāk ir būvēt blakus sirsniņu mājiņai sev privātu māju, audzēt peonijas, rozes un vispār ar šito visu neņemties. Bet man sapnis, bet tomēr, redz, tas no tēta ir, kad nemet plinti krūmos un turpini strādāt un turpini pīlināt, kamēr aizies. Kamēr tas aizies, bet, protams, ka gribās, lai investori, stāsts ir, ka mēs atpaliekam no Lietuvas Igaunijas, ir tāds interesants stāsts, protams, bet tas, ko gribās, ka investori atnāk un pasaka, ka tā vide nemaz nav slikta. Ir ok. Jā. Ir ok. Mēs mierīgi varam strādāt un attīstīt īpašumus, atstāt šeit savu naudu. Savu naudu, jā. Bet īstenībā pat nav, viens ir stāsts par naudu, bet es reāli gribu dzīvot sakārtotā infrastruktūrā. Es reāli gribu dzīvot ar sakārtotām ielām un kvalitatīvi sakārtotām ielām un normālu infrastruktūru pieslēgumiem. Mēs daudz ar ko lepojamies, bet vienalga tas, tur vēl ir tik daudz, ko var darīt un uzlabot, lai vispār tā sabiedrība varētu saprast, lai tā pilsētu vide mums ir attīstīta caur to būvniecību. Tas ir caur to būvniecības procesu, līdz ar to viņu vienkāršojot un padarot draudzīgāku, mēs šo visu varam izdarīt ātrāk, vienkāršāk.
Nu, tas ir tas stāsts. Es zinu, ka esmu daudz uzskata, ka šitā nedrīkst runāt, šitā nedrīkst, bet es, piemēram, eju tagad pa ielu un es ieraugu māju, starp citu, vīrs bija atkal atradis kaut kur tikot Sipeniec baiba, vai kas bija ar to otro, viņa taisa tagad kaut kāds atkal humora raidījums, un tieši man pie Miera ielas ir tā māja, atceries to viņa rādīja, to māju, kas ir Miera iela, sanāk 12, 16 varētu būt, 16 vai 18. Fantastisks īpašums. Es domāju, ka viens no ekskluzīvākajiem īpašumiem Rīgā vispār no arhitektūras viedokļa, un Jūrmala ir pilns ar mājām. Bet tās mājas ir sabrukušas, un tad, kad tu runā ar tiem īpašniekiem, kā es jums varu palīdzēt? Kas jums traucē? Kāpēc nē? Un atceries, es tev arī rādīju to īpašumu un teicu, vai tev nav interese, jo viņš tiešām bija izlikts pārdošanā tajā brīdī. Un tad, kad tu sareiķini tās prasības, cik viņas tev maksā, tev nekad, tu nespēsi kapitalizēt tos ieguldījumus. Tas ir apmēram, labi, ja es esmu miljonārs, piekām tā miljonārs, kur man ir vismaz tur 30-40 miljoni, tā baize vai kaut kur kontā, tad es tur 5-6 varu noziedot tādam morālam gandrījumam, ka man būs ekskluzīvs īpašums. Bet, un rezultāts, tur tas humora raidījums bija par senīti, un tad tur pielika to plaksnīti, te dzīvo senīti, laikam, vai kaut kas tāds. Un mēs tos ar to procesu, kas mums ir ārkārtīgi svarīgs, saskaņošanas process, tur sabiedrības līdzdalības process un vispārējie procesi, mēs uztaisam super procesu, bet rezultāts, ka tā māja... Šeit dzīvo senīti. Šeit dzīvo senīti, jā, un tad tas ir mans sapnis, kad mēs atrodam līdzsvaru starp individa vēlmēm, sabiedrības vēlmēm un attīstību. Un īstenībā ir baigi interesanti. Mums Latvijā ir jāiemācās nošķirt individu vēlmes no sabiedrības kopējā labuma un sabiedrības interesēm. Mēs ļoti bieži uzdodam individu vēlmes par sabiedrības interesēm. Un tās arī traucē. Tas mans sapnis ir to līdzsvaru tomēr atrast, un lai investori atnākot tiešām varētu pateikt, ka mēs saprotam šīs prasības, mēs viņas atzīstam par taisnīgām, un mēs esam gatavi šīs prasības ievērot un beigās saņemt arī produktu, lai nav tā, ka mēs lepojamies ar to, ka mēs ļoti kaut ko aizsargājam, bet patiesībā mēs to vērtību pazaudējam.